Jānis saņem uzdevumu ierasties Jērihā. Vēlāk redzēju Jāni pārējot pāri Jordānai un kristot tur slimniekus. Viņš bija apsedzies ar lielu lakatu un uz pleciem uzmestu apmetni. Pāri vienam plecam bija pārmests ādas maiss ar ūdeni kristīšanai, bet otrā rokā bija trauks ūdens uzliešanai. Liels slimo daudzums jau bija gan sanasti uz nastuvēm, gan atstumti ar ratiņiem Jordānas krastā, pretī tai vietai, kur Jānis kristīja. Tā kā tos nevarēja pārvietot pāri upei, tad piederīgie lūdza Jāni, lai viņš ierastos pie slimajiem. Jānis ieradās ar dažiem mācekļiem. Ar lāpstu, kura viņam vienmēr bija līdzi, Jānis izraka līdzenu gludu bedri un pa kanālu ievadīja tanī ūdeni no Jordānas. Pēc tam tanī salēja kristības ūdeni, kuru bija atnesis sev līdzi. Pēc tam pateicis slimajiem mācību, Jānis apsēdināja slimo uz bedres malas un kristīja, lejot uz tiem ūdeni ar kausu. Nokristījis slimos, Jānis pārcēlās pāri Jordānai, atpakaļ labajā krastā un devās uz Ainonu. Te viņam parādījās eņģelis un teica, lai Jānis atkal dodas pāri Jordānai uz Jērihas apkārtni, jo tuvojas tas, kuram jānāk, un par kura ierašanos Jānim ir jāsludina. Sakarā ar to Jānis ar mācekļiem nojauca Ainonā uzceltās teltis un devās uz norādīto vietu. Dažas stundas viņi gāja upes tecēšanas virzienā, pa Jordānas austrumu krastu, tad pārcēlās uz rietumu krastu un kādu laiku gāja pretī upes tecējumam. Beidzot viņi sasniedza vietu, kur Jordānas krastā bija ierīkoti izmūrēti peldbaseini, kuros ūdeni ievadīja no Jordānas pa kanālu. Pēc vajadzības to varēja arī aizvērt. Šīs vietas tuvumā Jordānā salu nebija. Otro kristības vietu ierīkoja Jordānas rietumu krastā, starp Jērihu un Bethalgu. Pretējā Jordānas krastā atradās Bethabaras pilsēta. Līdz Jeruzālemei no šejienes bija apmēram 5 jūdzes. Taisnais ceļš gāja cauri Betānijai, tuksnesim un garām kādai naktsmītnei, kas atradās mazliet tālāk no ceļa. Apkārtne te ir brīnišķīga. Jordānas ūdens šeit ir dzidrs, caurspīdīgs un vietām patīkami smaržo. Krastos aug daudz krāšņu ziedošu koku un krūmu, kuru ziedi birst upē. Vietām upe ir tik sekla, ka var saredzēt upes dibenu. Daudzās vietās krastā klintīs redzēju izkaltus caurumus. Ar prieku garā kavējos tanī svētajā apvidū, bet nezināju, kāds ir gada laiks. Kad pie mums ir ziema, tur viss zaļo, bet kad pie mums ir vasara, tur ir jau otrās pļaujas laiks. Taču ir arī tur viens gada laiks, kad nemitīgi līst, un caurām dienām stāv bieza migla. Patreiz pie Jāņa bija ap 100 personu, starp kurām ir mācekļi un daudzi pagāni. Viņi strādā pie kristības vietas ierīkošanas un ceļ mājas. Pārnes arī pārējos priekšmetus no Ainonas un visu kārto. No apkārtnes te ir sanesti daudzi slimnieki. Šinī vietā kādreiz Elija ar savu apmetni pārdalīja Jordānas gultni un kopā ar savu mācekli Elizeju sausām kājām pārgāja pāri upei.
Vēlāk atpakaļ ceļā to pašu darīja Elizejs, un šajā vietā atpūtās. Arī izrēlieši šajā vietā pārcēlās pāri upei. No Jeruzālemes atkal svētnīcas vecākie izsūtīja pie Jāņa farizejus un saducejus. Eņģelis to Jānim jau bija iepriekš paziņojis. Ieradušies pie Jordānas, viņi izsūtīja pie Jāņa sūtni ar uzaicinājumu Jānim ierasties pie viņiem. Jānis nepiegrieza tam nekādu vērību, turpināja mācīt un kristīt, bet caur sūtni lika viņiem pateikt, ka, ja tie grib ar viņu runāt, tad lai ierodas paši. Nokaunējušies, tie tomēr ieradās, taču Jānis nepārtrauca mācīt un kristīt. Tikai pēc tam, kad tie bija noklausījušies Jāņa mācību, viņš lika sūtņus aizvest uz mācekļu uzcelto telti. Pēc tam kopā ar mācekļiem un tautu Jānis devās pie sūtņiem. Vairāk kārt viņi jautāja Jānim, kas viņš ir, vai tas, vai cits, bet Jānis atbildēja noliedzoši. Tāpat viņi jautāja, kas ir tas, par kuru visur sludina. Jau no seniem laikiem pravietojumos ir teikts, ka ir jānāk Mesijai, bet tagad starp cilvēkiem klīst baumas, ka viņš ir jau atnācis. Uz to Jānis atbildēja: Jūsu vidū ir vīrs, kuru jūs negribat pazīt. Nekad neesmu viņu redzējis, bet vēl pirms savas dzimšanas saņēmu pavēli sagatavot viņam ceļu un viņu nokristīt. Atnāciet noteiktajā laikā un redzēsiet viņu pie kristības. Jānis viņiem bargi pārmeta, ka tie atnākuši pie viņa nevis kristīties, bet tikai lai noklausītos. Sūtņi viņam atbildēja, ka tagad tie zinot, kas viņš ir. Pārmeta Jānim, ka viņš kristīja bez atļaujas, ka viņš ir liekulis, un tikai aiz liekulības ģērbjoties tik dīvaini. Pēc tam sūtņi aizgāja. Pēc viņu aiziešanas ieradās 20 Jeruzālemes padomes sūtņi. Tie bija dažādu šķiru cilvēki. Starp tiem bija arī priesteri ar augstām cepurēm, platām jostām un lentām pāri pleciem. Tie pieprasīja padomes vārdā, lai Jānis tūlīt pierāda savas sūtniecības pareizību, jo citādi ar savu nepakļaušanos padomei viņš pierādīs, ka viņam nav nekādu tiesību mācīt. Uz to Jānis atbildēja, lai gaidot to, kurš viņu ir sūtījis. To teikdams Jānis skaidri norādīja uz Jēzu, kā uz Mesiju. Stāstīja par viņa piedzimšanu Betlēmē, uzaugšanu Nāceretē, bēgšanu uz Ēģipti un tā tālāk. Tomēr apgalvoja, ka nekad un nekur nav redzējis Jēzu. Sūtņi pārmeta Jānim, ka viņš uztur sakarus ar Jēzu un ka sūta pie viņa sūtņus. Jānis atzinās, ka sūtot gan pie Jēzus neredzamus sūtņus, kurus tādi kā viņi nav cienīgi redzēt. Sūtņi redzēdami, ka neko nepanāks, saniknoti aizgāja. No visām pusēm pie Jāņa nāca ebreju un pagānu pulki. Pat Hērods bieži sūtīja pie Jāņa savus ļaudis, lai tie paklausās Jāņa mācības, un tās pastāsta viņam. Šī kristības vieta ir daudz skaistāka par pirmo. Mācekļiem palīdzot, Jānis uzcēla lielu telti, kurā atpūtās slimie un vājie. Tur Jānis arī mācīja. Bieži bija dzirdama dziedāšana. Reiz dzirdēju,
kā dziedāja psalmu par izrēliešu pāriešanu pāri sarkanajai jūrai. Ar laiku te izveidojās it kā neliela pilsēta ar daudzām mājiņām un teltīm. Dažas no ēkām klātas ar ādas, dažas ar niedru jumtiem. Ļoti liels ir svešinieku pieplūdums, pat no tās apkārtnes, kur dzīvoja 3 karaļi. Šiem atnācējiem līdzi ir daudz kamieļu, ēzeļu un zirgu. Ceļā uz Ēģipti tie uzkavējās pie Jāņa, klausās viņa mācības un pieņem kristību. No šejienes ceļotāji dodas uz Betlēmi, netālu no grotes, kurā piedzima Jēzus, Ganu ielejas virzienā, atrodas Ābrāma aka. Ābrāms kopā ar Sāru kādreiz dzīvoja šajā apkārtnē. Reiz būdams vājš un izslāpis, viņš vēlējās padzerties ūdeni no šīs akas, bet, kad ūdens bija atnests, viņš no mīlestības uz Dievu pārvarēja slāpes un nedzēra. Par atalgojumu viņš vienā mirklī palika vesels. Aka ir ļoti dziļa, un iesmelt ūdeni no tās ir ārkārtīgi grūti. Tai blakus aug liels koks, un tā tuvumā atrodas grota ar Marahas, Ābrāma mātes kapu. Maraha visur un vienmēr ceļoja līdzi Ābrāmam, līdz kamēr šinī vietā pusmūža gados nomira. Tā ir dievbijīgo ebreju svētceļojumu vieta, līdzīgi kā Horeba un Karmeļa kalni. Te lūdzās arī 3 karaļi. Bez vēlākiem Jēzus mācekļiem pie Jāņa maz redzēju Galilejas vīru. Vairāk te bija pagāni un Hebronas apkārtnes cilvēki. Tāpēc arī Jēzus savā ceļojumā cauri Galilejai tik ļoti mudināja cilvēkus iet pie Jāņa un pieņemt kristību.